Sveiki! Mani sauc Zanda, un tu klausies podkāstu vienkārši par sarežģīto enerģētikā. Un šodien ir mana mīļākā tēma, tāpēc, ka, protams, esmu varbūt ilgu laiku strādājusi arī šajā nozarē. Un šodien runāsim visu riņķi ap energoefektivitāti, gan uzņēmuma energoefektivitāti, privātu mājām. Un mums šodien tāpēc ir, es teikšu, ka visforšākie viesi, kas īstenībā ir mani tad nozars kolēģi bijuši un ilglaicīgi arī esam strādājuši kopā. Tā kā šodien pie manis ciemos ir mans bijušais kolēģis SIA LBRA energoauditors Māris Delle. Un vēl viens rītīkrūtais kolēģis, kas ir Latvijas universitātē, te pateiks savu pilno amatu, vai te neteiks? Es varu pateikt. Nu, saki. Latvijas universitātes eksaktūru zinātņu un tehnoloģiju fakultātes skaitliskās modelēšanas laboratorijas vadošais pētnieks. Vadošais pētnieks un arī neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā Staņislavs Gendels. Man liekas, tu vispār esi viens no pirmajiem, vai ne? Tāpat, labi, mēs viņu saucam par ēku energoautoriem, ok, es zinu, tāds termins nepastāv, bet viņš ir bijis. Tas termins tieši tāds arī bija pašā sākumā. Un es biju vienā, bet pašā pirmajā grupā, kas nokārtoja šos te eksāmenus. Cik tev ir jau tagad pieredze, tad praktiskā jau 20 gadi klausies jau gandrīz? Kas ir tas tam auditoram bijušiem kādi 20, 15 starp. Tad pieredze daudz. Man liekas, ka šodien man ir viskompetentākie kolēģi nozarē, ko mēs vienkārši izskrēsim cauri tādai arī vispārīgām lietām, arī varbūt mazliet detalizētākām, jo par energoefektivitāti bieži vien ir, ir kaut kādi mīti, priekšstati, daudzreiz cilvēks saka nesaprotam. Arī man ir esošais kolēģis, kas šobrīd būvē māju sev, un viņš saka, es nezinu, ar ko sākt. Tad šodien tad iesim cauri, bet šajā sezonā mums tāds ievada jautājums, kā vispār nonācāt šajā te nozarē, profesijā, sāksim Māra tevi. Jo tu arī šobrīd esi energoauditors, bet tur arī pirms tam esi jau kaut ko ar ēkām bijis. Mans stāsts vispār ir tāds interesants, jo es atgriezos specialitātē, kurā es biju kopš 86. gada, kad es pabeidzu. Tajā laikā tā bija Rīgas Politehniskais institūts, fakultāte, inženieri, enerģētikas fakultāte, tā kā viņas saucās. Un tālajā 86. gadā, kad es pabeidzu, es ilgu laiku strādājuši arī specialitātē. Pēc beigšanas es biju galvenais enerģētiķis Latvijas radio un televīzijas centrā. Atceros, kā mēs uzbūvējām Zaķšalā televīzijas centru. Opa. Jā, un tad kaut kādu brīdi es nebiju specialitātē. Bija daudz citas profesijas. Man bija finansists, bija arī saistīts ar apdrošināšanu. Un viena no manām profesijām bija arī auditors. Un tad, kad es gribēju iesākt kaut kādu darbību, patstāvīgu, tad sāku meklēt, lai apvienot visu savus iepriekšējās zināšanas. Un tad bija tas enerģētika man bija, auditors arī bija, un tad es iestartēju ar savu pieteikumu uzņēmumā, kas tajā laikā jau saucās SIA LBRA. Un tad palēmējās, ka es izturēju konkursu. Neteikšu pie konkursas, ar ko tu tikies? Jā, protams. Un tā, jau 4. gads, kā es esmu energoauditors, un šī sfērā esmu, kā saka, no sākuma līdz pašiem matu galviņiem. Kā tev, Staņislav? Tu jau bērnībā gribēji būt zinātnieks, energoauditors. Man tas backgrounds, tas fons ir tāds stipri zinātniskāks, akadēmiskāks. Es 2000. gadā pabeidzu bakalaurus fizmatos, un jau toreiz es tagad speciāli paskaties nosaukumu. Bakalaura darba nosaukums ir ēku siltuma zudumu eksperimentālie mērījumi vai kaut kas tāds. Ja? Tad, tas nozīmē, ka faktiski ar ēkas siltuma zudumiem ar konkrētiem mērījumiem. Es jau nodarbojos, tā teikt, no pagājušā gadsimta arī kaut kādu
90. gadu beigām, ja? Tad 2002. gads bija maģistra darbs par modelēšanu, tad ēkas siltuma zuduma bilants un modelēšana. Bija pašiem savu programmu, toreiz vēl nebija oficiālās programmas un arī standarti. Mēs paši taisījām uz vācu, DIMS standarta bāzi uztaisījām laboratorijā šo te programmu. Un tad 2012. gadā saistāvēja ar disertāciju, un tas nosaukums jau tāds bija kompleksāks, viņš tieši tā ir saucās, ēkas siltuma zudumu kompleksa analīze. Un tad tas ietver iekšā gan mērījumus, ar ko es principā esmu sācis. Mēs laboratorija institūtā paši gatavojam iekārtas pašas, kas mēra siltuma vadītspēju, siltuma caurlaitību, paši iekārtas. Tāpēc tev to var dabūt gatavu. Un tad modelēšana ir gan visas ēkas siltuma zudumu bilants modelēšana, gan arī 2D un 3D atsevišķu ēku telpu, istabu modelēšanā. Tad izkopā. Un tas ir kā tas no akadēmiskās vidas, teiksim. Kurā momentā tu izdomāji jāņem to praktisko arī, tur jāiet uz, tā kā, jo tu esi arī neatkarīgs eksperts, tu piedalies arī pats taisīji, vēl varbūt šobrīd mazāk, bet ļoti daudz es taisīju sēku energosertifikātus, un arī es eksperts šobrīd vērtējot energoefektīvākās ēkas Latvijā, kā tu to praktisko pusi tomēr izdomāji, jo ir bieži vien zinātnieks, ka, paliek zinātnē. Es joprojām tur cenšos palikt. Tas ir vairāk kā hobijs. Vai otrais darbs vai blakus darbs, nezinu, kāds ir nebūt, bet pamatā tomēr ir zinātne, pētniecība un tas. Un šīs te, konkrētie darbi, tas ir, es teiktu tā, pašlaik ir tā, ka grūti atteikt. Ja kāds piesakās un saka, palīdzi, tad es nevaru atteikt, bet pirmā reize, kad tas bija šī te pirmā grupa, kas nokārto eksāmenu, tas bija tā, ka ja to nodarbojas visu laiku, līdz 10 gadus vai cik, kā var nenokārtot pie reizes. Tas bija kā blakus produkts, tas joprojām nav pamat nodarbošanā. Varbūt varat ieskicēt, ar ko jūs nodarbojaties ikdienā. Tu tā kā jau ieskicēji, jūs arī droši vien, ka laboratorija daudz ko darat, bet tad pāris teikumos zinātnē, ko jūs darat ar energoefektivitāti. Tieši šeit modelēšana, iekārtas, ko tu teici, praktiski, zinu, ka jums ir laboratorija atsevišķi arī, ko var izmantot arī no ārpuses akreditētā. Jā, tad var teikt, ka jūs nodarbojos ar to pašu, ko pirms 20 gadiem. Lielākoties tikai tagad tas citā līmenī ar ne savām iekārtām, bet ar jau rūpnieciski saražotām un gatavām iekārtām. Joprojām mēs, teiktu, ka divas lietas joprojām ir eksperimenti. Gan laboratorijā, mums ir šī akreditēta laboratorija, kas var veikt ūdenstveiku caurlaidības un siltuma vadītspējas mērījums, gan dabā. Mēs varam izmērīt siltuma caurlaidību dabā, iebraucot uz objektu. Un otra daļa ir šī modelēšana, jo tas institūts, ko jūs strādājat, skaitliskās modelēšanas institūts. Tā ir tā modelēšana, tad jebkas, ko var dators samodelēt. Kas bilants, tas ir viena daļa, bet otra daļa ir 2D, 3D modeļi, termiskie tilti. Un tos arī citi projekti. Ir paralēli iet un bija un arī tagad iet vairāk projektu kopā ar partneriem gan no industrijas, gan no tehniskās universitātes arī. Un viss arī tic ar ēkām. Ar siltuma zudumiem, ar siltuma bilanci, ar siltuma piegādi. Super. Un publikācijas. Galvenais publikācijas. Māri, kā tu teiktu, tu esi naudas taupītājs uzņēmumiem, vai varbūt pasmaidrot to savu ikdienu, kā viņi izskatās? Ikdiena mums vairāk saistīta ir šobrīd ar mūsu akreditācijas sfēru. Es nosaku konkrētas lietas, ko mēs ikdienā varam darīt. Tad bija sarežģīts pārēja no akreditācijas sfēras no vienas uz otras. Un šobrīd tā akreditācijas sfēra mums nosaka konkrēti, ka mēs drīkstam akreditācijas sfēras ietvaros veikt tos uzņēmumu energoaudits. Un tas uzliek, teiksim, tādas nevis rāmīšas, bet nosaka konkrētu lietu, ar ko mēs drīkstam nodarboties. Protams, kad jauna akreditācijas sfēra arī pieļauj, ka mēs drīkstam arī vēl papildus veikt konsultācijas, atzinumus un dažādas izpētes, ko mēs arī ikdienas darbā darām. Bet pārsvarā viss darbs ir saistīts ar šo likuma vai normatīvu aktu ietveros
darba veikšana, kas ir konkrēta uzņēmuma energo audita izstrāde. Bet praktiski te tu brauc pie uzņēmumiem un skaties, kā viņi var iekonomēt naudiņu. Jā. Tā vieglas. Tā vieno. Šobrīd šī tendence druscīt ir pamainījusies. Šī tendence bija, kad uzņēmumi vēlējās vairāk ietaupīt. Tas bija tieši, kad bija šī enerģētiskā krīze. Dažādi apstākļi ietvaros, tas bija 22. 3. gads, kad vairāk uzņēmumi pievērsās. Bet šobrīd tā tendence ir vairāk uz to, kad uzņēmumi izpilda tā kā prasības, izpilda likumdošanas prasības. Un tikai tādā brīdī, kad viņiem norāda uz kaut kādām lietām, kad, hei, apskatieties šī virzienā vai kāpēc jūs darat šādas, teiksim, neapdomīgas lietas, tad viņi sāk aizdomāties. Ir šobrīd reti tie uzņēmumi, kas iet ar konkrētu mērķi, kad mēs vēlamies samazināt šo energoresursu patēriņu uzņēmumā. Ir daudz uzņēmumu, kas vēlas uzlabot gan biznesu, gan arī izmaksas un tā tālāk nomainot iekārtas. Jā, tādi joprojām ir daudz, bet uzņēmumi kā tādi, diemžēl, šī tendence, ko es vēroju ikdienas darbā, ir tāda, kad ir pārsvarā uzņēmumi veic šo darbību, tāpēc, kad viņiem ir uzlikts pa pienākumu šo veikt. Un tad sadalot to jautājumu, varbūt nākošo 2 daļās, tad kā jums liekas vispār tāda energoefektivitātes attīstība? Pēdējos 5 gados, sadalot Mārim jautājumus par uzņēmumiem, Staņislavam par ēkām, vispār būvniecību. Kā jūs redzat, ka tā kā mums tomēr šis vispār energoefektivitāte ir kaut kā tāda lieta nesaprotama, nav pirmā prioritāte, vai mēs tomēr čuču jau ejam uz to Skandināvijas tipu, kur visi zaļš, ja tā var vieglos vārdos teikt, Māri. Jā, es jau esmu kā skeptisks šajā jautājumā. Es jau esmu kā iepriekš izteicis, ka tomēr, kad uzņēmumi vairāk skatās no biznesa viedokļa, viņi sāk aizdomāties tajā brīdī, kad ir šīs parādās kaut kādas neadekvātas izmaksas, un tajā brīdī viņi tā kā iespringst uz to visu. Līdz ar varbūt, ka man nav gadījies tik daudz tie uzņēmumu pēdējā laikā, it sevišķi, kad šis darba apjoms tā kā druscīgi pieaug, un ir tā tendence tiešām vairāk, kad viņi izpilda tikai šīs likumdošanas prasības. Līdz ar to es nevaru būt teiksim, tāds vispārīgi redzošs, un es tikai novērtēju no savu tā kā skatu punktu. Jā, biznesi pamatā, un tikai nākamais solis ir, tāds ir mans redzējums. Viņš ir subjektīvs. Staņislav, kāds skaties no tādu ēku būvniecības un privātu māju sektora? Es vairāk kā cilvēks no malas. Protams, no malas. Bet, manuprāt, iemesls ir ļoti līdzīgs. Tas ir motivācija, tomēr izmaksas, ja? Pašu privātu māju gadiem, un citā motivācija noteikti ir izmaksas. Daudz dzīvokļu prēkam, tas tik viegli neiedara šī te saskaņošana savstarpējās, kas tur neveicās, bet izmaksas vienmēr ir numur 1, un numur 2, es teiktu, kad pieejamais finansējums, ja izdodas vienoties daudz dzīvokļu gadījumā vai privātu māju, tas ir vēl vienkāršāk, kad tas pieejamais finansējums, ja. 2009. gadā, ja nekļūdos, jau tas finansējums jau nāk iekšā. Tad šī te finansējums, šī te grants, kas nav jāatbild, ja, tas ir ļoti motivērīgi. Gaidām tie finansējumi, laikam ir beigušies vai gandrīz beigušies, bet, visi gaida nākamos. Tagad jau tiešām jau ir pamainījusies arī tā domāšana, tāda, kad tad tomēr vajadzētu, tad tie labie piemēri kļūt ar vien vairāk. Un tad kaimiņš ir, kāpēc es ne? Bet, šis ir tas brīdis, kad vajadzētu jau tā kā intensīvāk, bet finansējums, tad jāgaida finansējums. Es domāju, ka tas viss tā kā varētu attīstīties ar vien intensīvāk. Piemetināt, kad tomēr mēs maz zinām par šiem labajiem piemēriem, kad šie labie piemēri netiek pacelti tādā, lai citi arī aizdomājās. Gan tie jaunie uzņēmumi, kas tiešām energoefektīvi savu ražošanu izveido, un arī tās privātu mājas, vai arī tie, viņi maz redzami. Bet viņi arī nebija daudz. Relatīvi bija maz, un tagad
Līdz ar to vieglāk tā kā pacelt augšā, kur ir šāda māja, tur energoefektīva, šeit ir tāda ražošanas līnija, kas ir pilnībā sevi tā kā, nevis atpelnījusi, bet ir energoefektīva, un viņi nav tik, teiksim, tādā. Tie labi piemēri, ļoti laba motivācija. Jā. Pat apsakojot, nezinu, cik 300, man liekas, ražošanas uzņēmumus savā tajā profesionālā karjerā, ir tad ir tie ķeksīšu uzņēmumi, kā mēs auditori sakam, kas, protams, tas ir ķeksīts, bet ir arī, ir arī tie veiksmes stāsti. Es negribu veiksmes stāsti, bet kur cilvēki aizdomājās, ka īstenībā tā biznesa sadaļa jau iet kopā tām izmaksām. Un man ir tā droši vien kā nozares ekspertam mazliet skumji klausīties, kā mums ir bijusi energokrīze ar šausmīgiem cipariem augšā un arī visi tie vēsturiskie notikumi, liekas, vajadzētu būt tā kā pašsaprotam. Bet tā ekonomiskā situācija ir tāda, kā ir, kā ražošanas uzņēmums saka, man jāsamaksā cilvēkam alga ir, nevis man tur jāmaina lenzāģis, tā vieglos vārdos runājot. Kas atmaksās jau 10 gados. Jā, 10 gados, un tā ir. Bet varbūt, mēs jau iesākām pa detaļām, bet varbūt Mārta var ieskicēt, kas ir uzņēmuma energoaudits. Viens, tu pasaki, normatīvajā regulējumā ieteiks, bet īstenībā tas ir ļoti labs instruments vispār, kā uzņēmums saprast, ko darīt. Varbūt ieskicē, ko tas ietver. Tā, ja tīri tā normatīvajiem aktiem, tad faktiski ir 2 galvenie pamatprincipi, kad mēs iegūstam datus par uzņēmumu energoresursu patēriņu, kas ietver elektroenerģiju, siltumenerģiju un arī degvielu. Pēc šīm, teiksim, izpētes darbiem tieši uzņēmumā, ko mēs veicam arī mērījums, tā ieskaitā apsekojums, mēs konstatējam šo energoresursu patēriņu avotus, tātad iekārtas, kas patērē telpas, kas patērē, autotransports, kas patērē. Tā rezultātā tiek sagatavota uzņēmuma energobilance, saucamā, kurā ir uzrādīti visi šie energoresursi. Un tādā veidā uzņēmumam rodas priekšstats, kur tad īstenībā viņš tērē to visu. Uz kurien aiziet elektroenerģija, uz kurien siltums aiziet un degvielas, dažādie šie veidi. Un pēc tam, pēc šīs bilances sagatavošanas, tiek arī sagatavot šie energoefektivitātes iespējamie pasākumi, kas ar likumdošanu noteica, ka vismaz audita ietvaros pēc audita mums jādod vismaz 3 šie pasākumi. Pasākumu sadaļa ir viens, kad ir mums redzējums, pašiem savus inženieru acu skatiens vai pieredze vai tā tālāk. Tālāk ir atrunāts ar uzņēmumu, ko viņi ir paši plānojuši. Un tad tādā kopējas diskusijas veidā mēs izvirzam šos konkrētos darbus, ko viņi turpmākajos 4 gados varētu tā kā īstenot. Tas ir tāds, var teikt, labs process, kad gan iesaistoties mums kā no malas ar savu redzējumu, un arī tas, ko viņi paši jūt uzņēmumu ietvaros, cik viņi ir varoši, tātad cik viņi var resursu, naudas izteiksmē, cik viņi var tērēt uz to, tiek salikts kopā, un faktiski pēdējā laikā ir tieši tā tendence, kad šie pasākumi ir savstarpēji pieņemami, un viņi nav tādi, kad viens pasaka, to jums var darīt, un tad, ja mēs kaut ko pasakām, tad uzņēmums parasti uztraucās, mēs taču to nevarēsim īstenot, un ir tāda baiļu sajūta no mūsu puses, un varbūt, kad atceries, kad pirmsākumos vispār, kad audits iet uz uzņēmumu, tad ir šī saucamā aizsardzības poza, ko te jūs mūs tur auditēsiet un ko jūs mūs tur kārsiet pie lielā zvana, ka mēs kaut ko neesam izdarījuši. Un tad... Jo mēs smējāmies, ka valsts ieņem dienestu audits, tas nav jau tas, mēs neesam nodokļu auditori. Jā, un jauniem uzņēmumiem izstāstīt to, kas tad īstenībā mēs esam, kad mēs tomēr esam zināmā mērā partneri, kļūstam uz šiem 4 gadiem. Tas ir tāds, tāda mūsu darba sastāvdaļa. Staņislava, reiz piedalījies
uzņēmuma energoaudita izstrādāja vairāk, ka tās ēkas skatījās. Mums pašiem bija kaut kāda sadarbība gadus atpakaļ. Mēs vienu lielu atkritumu poligonu, man liekas, kopā tevi gadus atpakaļ taisījām auditu. Varbūt kā tu redz arī vispār tādu kopējā skatījumu, kādu lomu ēkas ieņem tādā nezinu, kas Māra saka, enerģijas bilants kontekstā. Vai tā ražošana tomēr ir par uzņēmumiem. Jā, par uzņēmumiem, vai tomēr tas ēkas, tas ir atšķirīgi no uzņēmuma, kāds viņš ir. Tieši tā, tas ir ļoti atkarīgs no uzņēmuma, tik viņš ir energo ietilpīgs. Tad ir jautājums, kur tā enerģija un kāda enerģija tiek lietot. Ja pamatā tas ir, tukšs angārs, kur kaut ko skrūvē, bet tur pamatā ir ēka. Bet ja tas ir uzņēmums, kur pamatā kaut ko ražo, saspiesas gaisa, metināšana, tad tās ēkas varbūt arī gandrīz neko neizņem. Tad tas ir, es pareizi varbūt palabo mani, tad kāds bija nosacījums par to, cik tie bilancē procentuāli aizņem šī siltuma enerģija, lai viņi būtu jārēķina atsevišķi. Ja, tad, ja ir tā siltuma kopēja bilance siltuma enerģija aizņem ļoti nelielu daļu, tad te jāskatās ir uz ražošanu, uz procesiem. Ja. Un atkal ēka, tad uz ēku tas ir ļoti dažādi. Tur vienas atbildes nav, vismaz man. Jā, tā bija, kad sākotnēji jau tā likumdošana pasaka priekšā un arī tie vēlākie skaidrojumi tieši no šīm uzraugošajām institūcijām, kad tika noteikts, kad mēs apskatām ēkas, ja tās ir vairāk kā 10% no kopējās bilances. Sākam apskatīt. Nākamais solis bija, ka šīm ēkām jāatbilst ir vismaz F klasē. Un tad, ja ir zemāk, tad mēs izskatām, mēs veicam šo ēku energoauditu atsevišķi, jau atbilstoši normatīviem aktiem, kas ir tieši par ēku energoefektivitāti. Tāds ir tas. No sākuma būtu jānovērtē, bilance, cik daudz ir ēkas kopējā energobilansē. Un šis jautājums mums ir joprojām tāds apspriežams ar mūsu uzraugošām institūcijām, kad ir, kurā brīdī tad mēs veicam šo novērtējumu, un tad, jo tie papildus darbi, kas ir saistīti jau ar ēku energoauditu, viņš ir kā papildus darbs, kur mēs sākotnējā piedāvājumā vai cenā mēs nevaram noteikt. Līdz ar to ir tāds druscīgi tāds triki moments, kad mēs, kurā brīdī tad mēs pieslēdzam šos ēku energosertifikātus. Tad uzņēmuma energoauditus, es pareizi saprotu, ir obligāts normatīvajā regulējumā noteikts kaut kādiem subjektiem. Ja es nepareizi atcerēšos, kad ir tās 500 megavatstundas elektroenerģijas patēriņiem. 2 gadus pēc kārtas. Jā, un tad ir 250 darbinieki. Ja? Vairāk kā 250 darbinieki, tas ir otrais moments, un trešais ir vairāk, atkarīgs no apgrozījuma, vairāk kā 50 miljonu apgrozījumu. Un tad ir šie divi sadalījumi, ir lielais elektroenerģijas patērētājs vai lielais uzņēmums. Kā vispār privātpersonai vai juridiskai personai saprast, vispār ko darīt? Nezinu, man ir māja, esoši uzbūvēta, ar ko sākt, vai tieši pretēji, ka man ir kokstrādes uzņēmums, visi gadiem funkcionējis, ko darīt, ar ko sākt. Nezinu, sākam ar ēkas, kā tu skaties. Tirnēs jautājums, vai vispār vajag kaut ko darīt? Un atbildi... Jautājums tad ir. Un kas ir tas, kas mudina cilvēku kaut ko darīt? 99% droši vien tās ir izmaksas. Yeah. Tad izmaksas par ko? Visticamāk, ja tas ir privāta māja vai daudz dzīvokļu māja, tas ir visticamāk par apsildi. Visticamāk. Tad, ja tā ēka ir nesiltināta vai pietiekoši veica, tad siltināšana. Ja? Tad kā mēs varam samazināt šo te apsildes patēriņu? Ja ēka nav siltināta necik, tad vienkārši šo te pirmā lieta, ko varētu ieteikt, tas ir termogrāfija. Vizuāli, kvalitatīvi pasties, vai tur nav kaut kas acīm redzam caurums sienā, jumtā, nezinu, jebkur. Ja? Kvalitatīvi, un tad otrs paskatīties, vai drošiem ekspertam tas būtu jādara, vai nav kaut kas tāds, ko ātri un lēti var izdarīt. Privāti mājas vecas gadījumā noteikti varētu būt bēniņi vai jumts. Tas ļoti maz maksā, bet
dēļ liela laukuma un to darbu nelielām izmaksām sniedz efektu ātrāk. Var iet detaļās tālāk un tālāk. Mērīt, analizēt, modelēt, jā, bet tad ir vajadzīgs šī energoauditori bijušies, jeb neatkarīgs eksperts energoefektivitātes jomā, tad kurš pasaka, kam ir pieredze, zināšanas un beigās arī tiesības šo ēku novērtēt un kaut vai izsniegt šo energosertifikātu, jā. Un tad sev līdzināt klase. Slikti, labi. Un tad viņš arī ieteiks kaut kādus konkrētus pasākumus. Par to klasi vēl tiksim, pirms Mārta dot vārdu par tādām termogrāfijām. Var izskaidrot, kad viņas būtu veicams, jo bieži vien ir arī privāti, juridiskās personas, kas saka, hei, vasarā taisam termogrāfijā. Ir vēl mums. Ir vairāk standarti, kas pasaka, kam pie kādiem nosacījumiem tas jāliek, bet ļoti vienkāršot, tad ir vajadzīga temperatūra starpība, vislabākie 20 grādi vismaz starp augsto un silto pusi nosacīt, lai šī siltuma plūsma, mēs runājam par apsildu sezonu ziemā, tad tas kā tagad ļoti labi 20 grādi, bet pavasarī un rudenī tas ir grūti izdarāms, jo 20 grādi nav un bieži traucē arī saule. Tad nevar veikt kvalitatīvu analīzi ar sauli. Bet atcerieties, termogrāfi ir kvalitatīva analīze. Viņi nepasaka, cik iet, kur, drīzāk kur. Bet tas būtībā nozīmē, ja man mājās ir 20 grādi apkurses sezonā, tad man jāskatās ārgaisas temperatūras to starpību, un tad es varu uzmeklēt ekspertu, kas man atnāks uztaisīs termogrāfijas bildes. Jā, un arī skaidros, tas ir svarīgi. Nepietiek ar termogrammām vien, jā. Tad tur interpretācijas jautājums, jā. Cilvēks parastais paskaties, kur ir silti, kur ir augsts, nevar pateikt, vai tas ir defekts, vai tas ir efekts, vai tas ir atspīdums, vai vēl kaut kas, vai tur saule virsū spīd, jā. Vai arī kaut kādas rekomendācijas ieteikumus. Cilvēki, kas to taisies. Tas ļoti svarīgi. Ja man uzreiz tāds paralēlis ir ar medicīniskiem izmeklējumiem, kad mēs aizējām uz kaut kādu datoru tomogrāfiju, mums atsūta atbilde, tad mēs skatāmies virsū un tagad, kamēr nav paskaidrojums no speciālista, mēs faktiski arī neko nesaprotam no tās bildes, kas mums tiek var interpretēt pilnīgi tieši tāpat tās ir arī ar ēkām. Tad gribās jau tā kā iedošanāt cilvēkus, kad, ja mēs pārbaudām veselību, kāpēc tad mūs nepārbaudīt vietu, kur mēs dzīvojam, kur mēs pavadām faktiski lielāko laiku, savu dzīves laiku. Ja mēs tā saliekam laika skalu kopā, tad 8 stundas mēs esam darbā, 8 stundas nomodā mājās un 8 stundas guļam mājās. Tā rupi reitināt. Ko uzņēmumiem sāk darīt? Viens ir, protams, varbūt praktiskā puse, kad nāk energoauditors, veic šo te analīzi, bet, piemēram, tev nāk ikmēnesī rēķini. Pieņemsim, nezinu, tev pēkšņi ir kaut kāds izleciens, vienkārši, ko sākt skatīties, varbūt viņiem pašiem sākumā datus, vai tomēr nē, kad labāk uztaisīt to globālo bildi, kas ir šī enerģijas bilants, kur ir iekšā arī ūdens un kā tu arī teici, siltumenerģija un degviela un vispārējais, vai ko tu praktiski ieteiktu? Jo, protams, ir šie varbūt uzņēmumi, kuriem tas ir obligāts audits, vai ne? Bet, ja mēs aizmirstam par to uzņēmumu daļu, kur varbūt, nezinu, viņiem vienkārši ir saimniecība, kas nestrādā efektīvi un vienkārši ar ko viņiem sākt? Tas, ar ko es saskaros ikdienā, atkal, es tā tīri no praktiskās puses, šie datu trūkums, iztrūkums. Kad nav dati nav šīs mēriekārtas izvietotas uz iekārtām, kas patērē šo energoresursu. Tas ir tas sāpīgākais punkts. Tas, kad viņi redz ikmēneša patēriņu, pēc ikmēneša patēriņa faktiski var nolasīt tādas globālas lietas. Tiešām ir kaut kāds izsitiens ārā. Tas varētu būt uz kaut kādām lielām iekārtām, kas ir strādājuši tur nosacīti diennakti. Parastā režīmā viņš strādā tikai darba laikā. Tas var būt arī kaut kāds avārijas režīms un tā tālāk, bet galvenais jau ir tie, vēl ko mēs parasti pievēršam uzmanību lielajiem rēķiniem, kad tiek atsūtīts, piemēram, no sadales tīkliem pārsvarā, kad šis reaktīvās enerģijas patēriņš. Par to bieži uzņēmumi tā kā neaizdomājās, vienkārši rēķinos parādās tāds cipars,
viņi samaksā kaut kādu dažkārt, tādu simbolisku naudas summu. Viņi pat neaizdomājas, kad ir kaut kādas tādas lietas, kuras viņi varētu tā kā kompensēt un nemaksāt šīs nelielās naudas summas. Tas attiecībā uz lieliem rēķiniem. Bet, kas attiecās uz konkrētiem jau patērētājiem uzņēmumos pašos, ir ļoti maz uzņēmumu, kas seko līdz savu gan iekārtu, tad elektroenerģijas patēriņam, gaisa patēriņam, vai saspiestais gaiss, vai tas ir tvaiks vai siltais gaiss. Jo to ir vienkārši tādas lietas, kas ir, piemēram, siltumenerģijas sadalījums uz apkuri un uz siltā ūdens sagatavošanu, karstā ūdens sagatavošanu. Nav pat šīs uzskaitas, kas ir faktiski varētu jau sākt parādīt kaut kādas tendences, uz ko vērts pievērst uzmanību. Bet droši vien, ka pirms mēs uzliekam vienos vārdos dačikus, jau skaitītājus kaut kur droši vien, ka vajag tam kaut kādam cilvēkam būt, kas pasaka, hei, uzliec šiten, tā kā tu redzi, jo tā jau tas cilvēks, skaitīti arī maksā nav, tas ir, kā viens no tiem argumentiem, kāpēc viņi nav, bet, jā, kā saprast, kur likt skaitītāju? Tas arī, jautājums ir, nezinu, arī privātmājām, bet daudz dzīvokļu mājām, bieži vien ir viens ieved skaitītājs un viss, kā cilvēkam saprast, viņam vajag individuālo, nevajag, viņam vajag šito radiatoru vai, nezinu, uz šo tvaiku sistēmu viņam vajag, vai kā? Tāpēc ir jaidīgi energoauditori, kas pasaka, kam ir pieredze un kam ir zināšanas. Bet šajā vietā tomēr paturpinot tevi vai noslēdzot šo domu par tiem datiem, es to vienmēr gribēju teikt sarunas beigās, bet es pateikšu video, ja runa par datiem, es vienmēr visu piesaucu, vienmēr šo te un pateikšu arī Lorda Kelvina vārdiem. Ja tu kaut ko nevari izmērīt, tu to nevari uzlabot. Grib kaut ko uzlabot, vispirms ir dati. Uzlabošana tā ir ietaupīšana, tas ir vienādība zīme. Varbūt, ir, protams, arī kaut kāds sliktie piemēri, bet varbūt ir kaut kāds super labi piemēri, kas ir, piemēram, veicot uzņēmumu energoauditu, daudz iekonomējuši, vai arī siltinot ēku, vai kaut kādu, tiešām tādu rādītāju, tādu, wow, šitā ir baigie malači. Var kādu nosaukt? Tādu, varbūt ne tādā... Rīkst nosaukt uzņēmumu. Uzņēmumu nosaukumu neizsaka, bet nozara, kur tev tāds ritīgu bijis, kad ieviešot šito, piemēram, viņi tur 15% enerģijas ietaupa. Jā, mums ir daudz, it sevišķi tie kokapstrādes uzņēmumi. Kokapstrādes uzņēmumiem ir daudz, it sevišķi, kas ir tālāk no Rīgas atrodas, tātad mūsu reģionos ir sākotnēji bijuši, ziedu laikos 20 gadu atpakaļ ir dabūjuši kaut kādas telpas, ir uzlikuši iekārtu vai tā ir lietot iekārtu bijuši un tanīs laikos bija, cik es atceros, bija tā iespēja izbūvēt kaltes, kas padarīja to koka materiālu daudz kvalitatīvāku, viņam bija uzreiz cits cipars un tās izejot no biznesa viedokļa, viņam bija šis izdevīgums, un ja viņi varēja uzstādīt šīs kaltes par kaut kādu līdzfinansējumu vai grantu, tad paejot laikam, šīs iekārtas viņas jau ir, gan fiziski novecojuši, gan arī, sākt mērīt uz šīm iekārtām, kas ir kādreiz strādājuši, tad bija iespēja, tas bija 2 gadu atpakaļ, kad mēs ieteicām šos mērījumus veikt un šo resursu izlietojumu sākt saprast, kādā veidā ir. Un ir pēc 2 gadiem ir šī atsauksme, kas ir pozitīva tieši mūsu virzienā. Jūs mums ieteicāt, mēs tur sākām pētīt, tad ir šis rezultāts. Šis nav vienīgais, un, protams, kad ir šīs nozares, kurās ir šīs sadzirdīgās ausis, un es domāju tikai ne tālāk par šo biznesa ideju, bet arī par nedaudz plašāk, kā tad cilvēki dzīvos apkārtnēm un tuvākajos ciematos, tur pilsētās vai kā savādāk. Tad ir šie pozitīvie piemēri.
Kā tev, Staņislav? Tāds labs piemērs man pat energoefektivitātes viedokļa. Vēl nerunājam par tavu superīgo māju, ko mēs arī aizskarsim, bet vispār tāds labs piemērs, kas tev tāds, piemēram, nezinu, tāpat monitorēšanas sistēma, piemēram, uzlikt, kas dod labus rezultātus, siltināšanas projekts, kā tu... Man tā pieredze konkrēta praktiski nav liela, un tomēr no akadēmiskās vidas plus-mīnus, un tad bet siltumfizika nevar apmānīt. Jā. Tad, ja mēs runājam par ēku, kas nav siltināta, kas ir slikta, tāda slikta vecā, un kam zudumi ir lieli, tad vadīšana, tad siltuma vadīšana un konvekcija 2 lielie siltuma zuduma avoti. Lielāki. Citu faktiski nav. Tad tas siltums iet caur konstrukcijām vai ar gaisu. Un tad jāskatās, kas no tā ir, lai nav jau uzlabots. Ja. Tas, piemēram, pat tiem bēniņiem jumtiem, tas ir klasiski. Tad gan arī neko nemaksā, tad liela ieguldījuma dēļ tā, ka ir liels laukums. Ja siltuma zudums, tas siltuma caurlaidība reiz laukums. Tad lielāks laukums, jo mēs vairāk varam iekonomēt pa ventilāciju, pa konvekciju tieši tas pats. Ja. Tas, protams, ir saistīts ar šo logu nomaiņu, kur tā konvekcija pēkšņi pazud un viss ir slikti, ir mitrums un sēnīts un viss kaut kas. Ja. Tas ir otra galējuma, ja. Tad ir kaut kāda bilance, bet es teiktu, tā ir vadīšana un ir konvekcija. Skatāmies vai nu, ko mēs visātrāk, visefektīvāk varam izdarīt. Plus tā termogrāfija, kas parāda jau defektu vietas. Konkrēti lokālas vietas, kaut kāds caurums sienā, nebūs loks. Aizmirst siltinājums. Pasaka. Ir bijuši tādi gadās, jā. Vai nepareizi novietots, un tā izolācija nav klāta, bet viņi ir atgājusi no sienas, un tad tur gaisa ieplūst iekšā starp izolāciju un sienu, un tad viņi nestrādā. Par vispār energosertifikātiem parunāsim. Mans kolēģis arī tagad ceļ māju, viņš man teica, obligāti jāuzdod jautājums. Kas ir ēkas energosertifikāts un kas ir pagaidu ēka energosertifikāts? Un kas ir energoaudits? Jā, kas ir energoaudits? Tāds labi uzņēma energoauditam mēs pieskārāmies, bet par sertifikātiem varbūt tu vari ieskicēt. Jā, bieži un daudzi jauc vai neatšķir vai nesaprot energoaudits un energosertifikāts. Tas ir divas dažādas lietas. Mēs runājam par ēku runājam. Tad energosertifikāts ir sarēķināts konkrētai ēkai pie konkrētiem izmantošanas nosacījumiem un ārapstākļiem. Tātad, ja tas ir bērndārs, tad tas ir bērndārs ar 23 grādiem, ja tas ir ražošanas ēka ar 18, tad tas ir ražošana ar 18, tad viņi novietota, tur, kur viņi novietota, Daugavpilī vai Zosē. Tas ir certifikāts. Kā vajadzētu būt, lai tās ēkas savā starpā var salīdzināt. Energosertifikāts pasaka, cik vajadzētu. Ja? Visi nosacījumi ir tā kā patrunāts. Pagaidu vai pilnvērtīgs atšķiras tikai ar to, kad pagaidu ir uz projekta bāzes, tad viņa nav, viņš ir uz papīra. Un īstais ir ēka, kas jau ir uzbūvēta un kam jau ir patēriņa dati. Ir dati. Tad viņi nedaudz koriģēts. Energoaudits, tas ir fakts. Cik tā ēka patērē tagad, vienalga, cik viņa ir plānota, certifikāts ir plāns, vai arī fakts pēc izmējiem. Bet cik viņa tērē, tad viņa vajadzētu pēc certifikāta būt iekšā 18 grādiem, ja tas ir ražošanas ēka, bet dabā tur varbūt ir 15, varbūt 22. Ārā ir pēc LBN būt 0, varbūt tur bija tie gadā -10 kā janvārī tagad. Ja? Tad energoaudits ir pēc fakta. Tas ir fakts, viņš ne uz ko nav normēts. Cik ir un ko mēs varam uzlabot vai izlabot vai mainīt. Un energosertifikāts ir normēts uz visu, uz ko tik var normēt. Un kā saprast, nezinu, ka man ir privāta māja, cik tad man tā ēka tērē uz to kvadrātmetru? Es zinu, ka jums arī ir kaut kādi bezmaksas rīki, pat privātpersonām, kur tu vari ievadīt kaut kāds patēriņa dats, kas ir, un tad izdod vismaz to lielo bildīt ārā. Tieši cik viņi tērē, vai cik viņi vajadzētu tērēt. Tas ir audits un energosertifikāts. Parasti jau cilvēkiem ir uz faktu. Tātad ir energoaudits, mēs runājam par energoauditu, jā. Labi, un kā tu skaties jau šiem te pagaidu energosertifikātiem? Protams, mums to parāds, ja kaut ko projektē, tev apmēram vajag. Bet varbūt, nezinu, tev ir profesionāla pieredze tajā. Ļoti atšķirās tie rezultāti, kas ir... Var atšķirties ļoti. Jā. Var atšķirties ļoti, un atšķirās ne jau šī te daļa, kas bilancē iet iekšā, kas ir pārvades zudumi. Atšķirās
citas daļas, kas ir ļoti grūti nosakamas, ventilācija, piemēram. Konkrēti piemērs, bez piemēra. Piemērs bez piemēra, tad ir ēka, kam ir paredzēts pēc projekta ventilācijas patēriņš uz kvadrātmetru 20 kWh gadā. Pēc fakta ir 10. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka projektētas iekārtas iet uz pilnu jaudu 18 stundas dienā katru dienu. Pēc fakta viņi iet uz 50-70% un tikai dažas stundas pēc vajadzības. Piemēram. Pa karstu ūdeni arī. Karstais ūdens tiek rēķināts uz cilvēku skaitu parasti. Cik vajadzētu būt uz to laukumu vai kā, tad metodas ir vairākas. Ja? Bet pēc fakta cilvēki nelietot ūdeni, vai tieši otrā visu laiku sēž dušā. Ja? Tad šeit ir ļoti liels atšķirības. Kas ir uz to apsildes patēriņu, kas ir daļa tikai tie pārvades ūdeni, tur atšķirības māgas, jo materiāli ir zināmi, konstrukcijas ir zināmas, to fiziku grūtāk apmānīt, jo viņi ir fiksētā. Vispār izmantošana, lietošana. Bet būtībā arī tā ieskicējot un vienkārši papildinot, kad arī, ko svarīgi pateikt, mums ir normatīvas regulējums, kas mums piemēra arī, kā jātais šis tā ēkas energosertifikāts. Tur ir kaut kā, ar ko tu saki, pateiks, nezinu, kā janvārī kāda temperatūra tev jāņem vērā šajā te aprēķinā vai, nezinu, gaisa caurladības, pieņemsim materiālu un tam līdzīgi. Un tad tu ņem šos te datus, ņem arī, piemēram, projekta datus un lietas moduli iekšā. Un tā izskaidrot. Tas notiek, tad, kad gatavo šo energosertifikātu pēc, tas ir īstais certifikāts, kas nav pagaidu. Tad ir modelis, kurš saliek iekšā modeļu datus, ventilāciju pārvadu, un otrs puses ir patēriņa dati. Un nosacījums 10%. Tad, modelis atšķirās nevarēja kā 10%, ja 10 kWh kvadrātmetru gadā nopēķi, tad saka, ka modelis ir labs un viņu turpmāk var izmantot. Tik vienkārši. 10% tā robeža. Kad es skaits. Labi, laiks skrien uz priekšu, droši vien, kad vēl, kas svarīgi, droši vien, ka daudziem nesaprēšana līdz galam, piemēram, mums ir, leduskapis, šeit ir klase. Cik pēc klases, cik apmēram viņš tur tērē. Varbūt varat izstāstīt to atšķirību par arī šiem energo klasēm, kā ēkas tiek iedalītas. Vienkārši, lai saprotu, ka tas nav viens un tas pats, un vai, A ir slikti, D ir labi, vai tieši otrādi, vienkārši, Staņislav var ieskicēt. Tad, ja, piemēram, tev ir energosertifikāts, tu pēc māju, tev viņi iedod, viņš ir izstrādāts. Ko skatīties tajā? Vai ir iedos tikai certifikāts, tad droši vien jāskatās ir klase. Bet no 2020. gada visām jaunbūvēm ir jābūt A klasē, tad gandrīz nulles enerģijas ēka ir A klase. Nemaz nebūt savādāk. Labi, tā ir labākais, bet, ja es pērku esošu ēku, ko ņemt vērā? Tas ir tā, kad... Jautājums, vai viņiem ir energosertifikāts. Pieņemsim, ka ir labi. Jo mazāk, jo labāk. Jo energosertifikāti ir divi burtiņi. Kā divas klases, viena ir pēc apsildes patēriņa, otra ir pēc neatjaunojamās primāras enerģijas. Ja, tas cilvēkam parastiem var būt maz ko izsaka, bet divas klases ir. Tad jāskatās, teiktu, ja par izmaksām mēs runājam, tad šī te klase, kas ir apsildē. Un apakšā maziem cipariem būs vienmēr uzrakstīts arī, cik tas ir. Jo A klase atšķirība no ēkas veida un no platības, un tā robeža mainās. Un, kad A klase, tad skatāmies, cik tad ir tas cipariņš beigās 45 vai 15. Jo abas divas viņas būs labi, vienā gadījumā būs A+, ja? Tagad A+ ir brīvprātīga klase. A ir obligāti visiem, A+ ir brīvprātīgi. Tu var būvēt labāku, bet noteikumi pasaka, ka nesliktāk kā A. Uzņēmumi energotikās šādas klases nav, bet ko tu ieteic, tāpat tās, skatīties, vai tas nav tā kā tik viegli pasakāms, tu tomēr jāskatās, kāds ir tas ražošanas veids, ko nodarbojas, pienapstrādēji, kaut kāds savs patēriņš, kokapstrādē savs, kas mums vēl transportniekiem savs, ka tas ir mazliet komplicētāk? Viņš ir komplicētāk un tikai attiecās uz uzņēmumu energoauditiem. To, ko es stāstīju sākumā, ja šis siltumenerģijas patēriņš ir lielāks par 10% no kopējās bilances, tad mēs sākam pētīt šīs ēku patēriņš, un viņš nedrīkst būt sliktāks par F klasi, kas faktiski ir pēdējā klase. Tieši ir gan ražošanas uzņēmumi, faktiski tur neatšķirās. Tur nav noteikts,
normatīvos aktos, kad būtu kaut kāds dalījums starp ražošanas ēkām, biroja ēkām, šī klase ir vienāda visiem. Nu, tā mūsu, teiksim, tā uzraugošā institūcija noteica, un tad mēs vadamies tikai pēc šī. Tad, jo augstāka klase, jo, labāk pašiem ražotājiem. Mēs nepievēršam uzmanību vairāk tieši uzņēmuma energoaudita ietvaros tieši ēkām. Ja, protams, nav šīs prasības no pašu uzņēmumu, kad viņi grib īstenot kaut kādus uzlabojumu pasākums, tad siltināšanas, tās pašas, ko Staņislavs teica, kad ēku sienu siltināšana, jumta siltināšana, griestu siltināšana, tad uzreiz mums ir jāizskata audita ietvaros, jāveic šis ēkas energoaudits. Es īsi paturpināšu par tām klasēm un energo certifikāciju tāda informācija un ziņa, kad no 28. gada, līdz šim mēs runājam par gandrīz nulles enerģijas ēkām, ja? Un tas katra dalība valsts Eiropā nosaka savu šo kritēriju, kas tas ir. Bet no 28. gada mēs runāsim Eiropā par nulles emisiju vai bezemisiju ēkām. Tas ir kaut kas cits, pilnīgi jauns, kas nāk. Ja? Tātad no 28. gada visām ēkām, kas ir publiskas, ja nekļūdos, ir jaunām. Jābūt ir bez emisiju ēkām. Tad uz vietas viņas nerada emisijas. No 30. gada pilnīgi visām jaunbūvēm ir jābūt šī te nulles vai bez emisiju ēkai. Tas ir kaut kas cits. Būtībā nozīmē zaļā enerģija, siltumsūkņi. Kas nerada emisiju, bet tas ir uz vietas. Ja? Tad tās emisijas uz vietas nevar radīt. Ja? Tāpēc nevar būt granulu katlas vai gāzes. Šis ir būtiski. Par atbalsta instrumentiem neprasīšu varbūt sīki, neesat tur attiecīgās instances pārstāvu, bet varbūt varat ieskicēt, kādu vispār pieejam, nezinu, Māri, jūs taču daudz strādājat uzņēmumiem, kur uzņēmums var būt kaut kādu vispār ekonomisko atbalstu, kaut kā ieviešanā? Mums pieredze rāda, kad galvenais no tiem avotiem ir Altums, ar ko mums arī visilgākā sadarbība ir. Tad vēl, kas attiecās uz reģioniem, tas ir LAD atbalsts, un vēl druscīt, tā kā druski ir vairāk sakustējis pēdējā laikā CFLA atbalsts. Bet tas vairāk ir saistīts jau ar uzņēmumiem, kas ir šie valsts uzņēmumi. Tad valsts uzņēmuma atbalstā tiek izmantots šis rīks. Staņislav, kā ir tādām ēkām, privātu mājām, daudz dzīvokļu ēkām? Pirms daudziem gadiem ar to, es pareizi saprotu, bija LIA tāda aģentūra, kas deva naudas, tas bija pirmais, ka es devu šo atbalstu grants. Tad to pārņēma Altums, to dara tad lielākoties Altums, kaut kāda nauda, es pareizi saprotu, vēl ir finansējums ir pieejams, gaidāms jauns, bet tur tagad tāda klusuma brīdis, klusuma pauža, un tad vēl par atbalstu runājot, privātu mājām ir šīs te vides investīciju fonds, jeb EKI. Un tad dažām bankām ir labāki procenti šo energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, bet tas jau tikai procentu vai procentu daļas. Ja? Protams, jāskatās pirmkārt uz grantiem, un tie granti vai no Altums tagad, ja pat daudz dzīvokļu ēkām iet runā, vai no šīs te EKI, kas ir privāta māja. Jā, bet mums bija arī gads apakaļ par šo apkurskatlu nomaiņām, atsevišķu tur līdzfinansējums iespējams arī tur. Tas ir šīs paneļi. Tas ir Ibrahim, viņš ir. Tas ir EKI, bijusi investīciju fonds, tas ir emisijas kopu izsolīšanas. Jā. Man tā kā sveiciens kolēģim Deinam, bet viņam bija jautājums arī, viņš, tu plānot celt privātu māju, vienkārši pat nesaprot. Saka, skatās to atbalstu un kas tur rakstīts ir. Bet ko jūs ieteikt kā profesionāļi? Šajā gadījumā, ka tie nosacījumi varbūt nav tik viegli saprotam un ko? Tā kā griezties tajā Sazināties ar noteikumu izstrādātāju. Šobrīd ir daudz, kas tieši tos projektus sagatavo. Ir tie saucamie ne jau starpnieki, bet ir uzņēmumi, kas tieši nodarbojās ar šo projektu sagatavošanu. ESCO. Jā, tad viņi griežās.
uzņēmumi patiešo, bet mūs atrod šie projekta rakstītāji, un tad viņi ir faktiski iepazinušies jau pilnībā un pārzina to līdzfinansējumu noteikumus un prasības jau. Līdz ar to ir daudz vienkāršāk strādāt, ir vai nu tam ietaupījumam jāsasniedz kaut kāda robežu vērtība vai arī citi noteikumi, tad mēs jau zinām ar konkrēti, ar ko mums ir jāstrādā. Pārējot uz citu sadaļu, ko es pirms tādu noslēgumu gribu pieskarties, ir Staņislava, tava privāta māja. Es saku, daudz domā, ko es tev runāju, bet tu man labo, bet tev ir pirmā certificētā Passive House Baltijā, ja? Latvijā taču? Pasīvēka plus. Pasīvēka plus. Un ko tas nozīmē? Un vispār kā tu nonāci līdz tai idejai? Sākums ir tieši tas pats, ja tu ar to nodarbojas un tu to zini, un tev ir pieredze vairāku 10 gadu garam, un tu to nevar neizmantot. Un tajā brīdī, kad atnāca doma vai lēmums kaut ko būvēt un dzīvot citur, tad skaidrs, ka bija jābūvē pats labākais, ko var uz to brīdī dabūt, un par to vispār nebija runa. Tad skaidrs, ka viņi būs pasīvēka, jo pasīvēka atšķirība no gandrīz nulles enerģijas ēkam ir 3 reizes mazāku apsildes patēriņu. Tas tā vienkāršot. Ja pēc A klases jābūt 45, tad pasīvā ēka ir viens no parametriem, ir apsildes patēriņš 15 kW kādā jūtamās. Un tas plus, tad pasīvās ēkas vispār, ja nekļūdos, Latvijā ir certificēts 6. Un plus pasīvā ēku, tas ir pasīvā ēku institūts, tas ir Vācijas vies institūts, bet tad šī ir visstingrākā procedūra, kā certificēt ēkas pēc energosnieguma, pēc energoefektivitātes. Visstingrāk no visiem, ja? Passive house, pasīva ēka. Plus nozīmē, ka viņa ēka gadā saražo uz vietas vairāk nekā tai vajadzētu patērēt. Tas ir plus. Ja vēl premium, kas mēs runājam par nākotni, premium nozīmē, ka saražo daudz vairāk, lai pietiek arī kaimiņiem un energo kopienam potenciāli, kas tomā būtu. Ja. Plus tad saražo vairāk nekā iztērē, tas nozīmē. Ja. Pasīva ēka pati pa sevi patērē ļoti, ļoti, ļoti maz, un to pašu enerģijas daudzumu, kas ir ļoti, ļoti maz, saražo uz vietas un pārpaliek. Un ko tev to atlikumu lietas, kas tev radies ir? Pirmajos 2 gados pārpalikums tiešām bija, nedaudz. Procentuāli es nepateikšu precīzi, bet nevairāk kā 5-10%. Bet 3. gadā, tas ir iepriekšējā gadā, tas uzkrājums, kas neto tagad ir, viņš nebūs, jo janvāris bija ļoti augsts. Un es jau zinu, ka februāri man jau būs iztērēts viss. Tad nepaliks pāri dēļ februāra. Bet ko tu ieteiktu vispār cilvēkam, kas grib kaut ko šādu? Ko darīt? Braukāt uz izstādēm, skatīties jaunāko vai sazināties ar tevi? Es domāju, ka... Arī man nevar, ka nē. Bet globāli. Gribās kaut ko ritīgi forši izdarīt. Mēs šodien esam arī energoefektivitātes centrā. Es zinu, ka man bijušais vadītājs arī teica, viņš tagad grib renovēt māju, viņš brauks šitaieni skatīties risinājums, kādas ir. Bet ko praktiski darīt cilvēkam, lai saprastu, vai interesēties tā izziņa? Pasīvā ēka, tas ir brīvprātīga tā certifikāts un tas process. Tas nozīmē, ka es domāju, ka cilvēkam, kas interesēs par šo pasīvām ēkam un par to principu, tad pēc šiem zīmīgiem vārdiem kaut ko vajag implementēt sameklēt. Tas ir numur 1. Pasīvā ēku institūts certificē gan ēkas, gan projektētājus, tātad arhitektus, kur izgājuši kursus ir dabūjuši certifikātu, tad jāgriežas, jāmeklē, tas saraksts ir publisks, jāatrod arhitekti, kas to drīkst darīt. Un tad ir konsultanti, tad jāatrod cilvēks, kas ir izgājis kursus, kas ir pārbaudīts, kas zina, ko viņš dara. Tas nevar teikt sludinājumu kaut kādā portālā sameklēt. Tad cilvēkiem jābūt ir zinošiem un certificētiem, es teiktu tā. Un tad tas cilvēks atbild, ko viņš dara, un viņš ir pārbaudīts neatkarīgi. Labi, un tāds noslēguma jautājums jums, cenšamies tā īsi. Ko katrs cilvēks var izdarīt šodien, lai būtu energoefektīvs, domāt par lietām? Privātmājā, uzņēmumā. Kurš to jau grib sākt? Es sākšu, Māri, pabeigšu. Es sākšu turpinot savu iepriekšējo domu. Ir jāapzina, jāsaprot,
kas ir tie lielāki patērētāji. Ir vajadzīgi dati, vismaz tuvināti vai kaut kādi eksperimenti, lai saprastu. Ko var uzlabot, jāsaprot, kas ir tas lielākais patērētājs. Ir vajadzīgi dati. Jāsaprot, kā pie tiem tikt. Māri? Jā, tieši tas pats, ka tad redzējums vai no malas, vai arī no iekšienes. Kā es saku, kad ir vienmēr skatiens no malas, vienmēr ir palīdzējis to visu, bet viss sākās tikai vienīgi ar to, ko es daru un kāpēc vajadzīgs ir tas kaut ko izmainīt arī visā. Ir cilvēki, kas nevēlās, un droši vien, kad viņus būtu grūti ietekmēt arī ar kaut to, cik skaisti mēs to procesu aprakstītu, vai kā mēs viņam mēģinātu pieklauvēt pie viņa apziņas, vai kā to teikt. Bet šis redzējums, ko tad īstenībā es daru, kāpēc mans uzņēmums ir tāds, un kāpēc visi tie resursi tiek vienkārši patērēti. Un man droši, ka piemetinot, kad viss, tā kā daudziem energoefektivitāte ir kaut kāda bailes. Un kā jau man liekas, viss kaut kāds tur jaunais, bet es tik forši fīči. Kaut kāds sīkumiņas sāk, peikanu ar tā temperatūru sadalītāju, nesildu visu 100 grādiem, bet sadala tev tur baltā tēja 90, Un tāds īstenībā tāda azartā var aiziet, un droši vien, kas, tāda noslēgot vārdu no manis, droši vien, ka nebaidīties, mēģināt, interesēties, un mums, man liekas, Latvijā ir forši cilvēki, kas to nodarbojās, ir ļoti zinoši cilvēki, un arī uzrunāt, un arī noteikti es arī gribu teikt, savā profesionālā pieredzē ir arī tajos uzņēmumos redzēt tik foršus energo pārvaldniekus, kas ļoti daudz ko paši ir izdarījuši, ka ir arī tāds veiksmes māsts to aiziet, bet tāds, man kā auditoram nav pat ko ieteikt, viss ir vienkārši lieliski, tā kā kolēģi, paldies jums, ka šodien atnācāt un turpiniet darīt, un saku, šādi te daloties mēs arī varam iedvesmot. Jā, Paldies! Paldies par iespēju!